Kā sākās tavu saimniekošanu virtuvē un vispār, tavu saimniekošanu? Kāpēc? Tieši virtuvē vai? Viesmīlības sfēru, krogu un pēc tam virtuvi. Jo es vienkārši, ka man bija kāds 17, 18 gadi, lai piepelnītu naudu, kamēr es biju vidusskola beigās, es strādāju kā viesmīlis bāros. Un tad pēc tam es pamēģināju, es aizbraucu uz Minsteru uz 1 gadu, un tad atbraucu atpakaļ, un es gāju koledžā 2 gadus. Un kaut kādīgi es nevarēju atrast īsti savējo. Un es vienkārši visu laiku turpināju strādāt kā viesmīlis. Un es baigi labu naudu pelnīju pa to laiku. Un tad es vienkārši atmetu koledžu un domāju, es padomāšu kādu laiku. Un tad, kā ir darbiem, kādreiz tu iespraudies tajā darbā un pēkšņi tu vairs neesi viesmīlis, tu esi bārmenis, tu vairs neesi bārmenis, tu esi bārmenedžers un tad tā man tā attīstījās viss tā lieta. Un tāpēc bārmenedžeri, es biju tik nostrādājies un es biju sapelnījis naudu, kad man sieva man mudināja, lai es atveru pašu savu bāru. Un tad es atvēru pirmo bāru Vašingtonā drusku pār 15 gadiem atpakaļ. Tā. Un tad pēc 10 gadiem tur varbūt ritms, kaut kādīgi bija, nekāda vaina nebija ar Vašingtonu, nekas ar bāru, tur nekāds vainas nav, tur ar, manai sievai ir frizētava arī Vašingtonā, tur nekāda nav, bet mums vienkārši varbūt tā dzīve bija pārāk vienmuļa, un nolēmām vienkārši pamēģināt padzīvot Latvijā, vienkārši kaut ko citu redzēt, kaut kādu citu vidi, citu kultūru, citu, absolūti viss, kas ir savādāks te. Un tad nolēmām atvērt to pašu bāru, kas man ir Vašingtonā, te Vecrīgā. Un tūlītās šonedēļ nogalē būs 5 gadi jubileja bāram. Tas patiesībā bāram Latvijā jau ir diezgan laba jubileja, 5 gadi, es domāju. Es esmu tāds jaunācējs, es īsti nezinu, ko var salīdzināt, bet man liekas, kopš mēs esam bijis atvērti, es esmu dzirdējis, ka daži bāri ir nākuši un gājuši un tā, bet daži ir arī noturējušies un tā. Tur ir kaut kāda filozofija, kad, ja tu vari iztikt pirmos 4 gadus, tad tev daudz maz būs kārtībā. Tie pirmie 4 gadi ir tie visgrūtākie. Bet tā ir tikai filozofija. Es nezinu, vai tā patiešām ir vai nav. Bet, tikam cauri 5. gadam, 4. gadam, 5. gadam, man liekas, jā. Jā, tad šī gada tu arī piedāvā saviem apmeklētājiem ēst. Jā. Tev ir tā ļoti interesanta tā koncepcija, ka tev tāds visnotaļ eksotiski tie ēdieni ir, vai tādi kubiešu sendviči un visnotaļ tādi... Es nezinu, vai viņi ir baigi eksotiski, es vienkārši domāju, ir lietas, kas man garšo. Un mums vienkārši vajadzēja te kaut ko bārā pamainīt un nolēmām, ka vienkārši vajadzētu virtuvi, jo cilvēkiem vienkārši te nebija nekādas ēšanas izvēles. Un tad viņi gāja uz pelmeņiem ēst un uz makītu. Un tad nolēmām, ka vēl vajadzētu uztaisīt virtuvi. Un man vienkārši bija savu konkrētu vīziju galvā, kā es gribēju. Es vienkārši gribēju taisīt lietas, kas man pašam garšo. Un es gribēju turēties uz tradicionālo, es nezinu, vai ir kaut kas vairs baigi tradicionāls vispār dzīvē, bet tāds bāra ēdiens, ko var Amerikā dabūt, kas baigi neatšķirās no, ko Latvijā var dabūt bāros. Un tā, man vienkārši tas pagatavošanas veids tur, man liekas, kaut kāda tā veidā, kā tagad paliek ar vienu labāk ar katru gadu, man liekas, tā ēšanas kultūra Latvijā. Bet, senāk, man liekas, bija tā, ka, tās interpretācijas no tiem ēdieniem, ko viņi mēģināja taisīt, vienkārši, pārsvarā bija, kā jaunieši saka, fail. Viņiem doma bija laba, vai ne, bet kaut kādī varbūt neizstudēja, nesapratās garšas. Es īsti nezinu, kas notikās, bet ļoti bieži vienkārši tie ēdieni nebija,
kā es biju pieredzi viņas ēst Amerikā. Arī sīkumi, svaigs gurķis ļoti reti liek uz hamburgeriem. Un es izbrīnījos, ka ļoti daudzās vietās bija svaigi gurķis burgeriem. Un tas, manuprāt, vienkārši manā gaumē tas neiet kopā vispār. Un šitāds te maz knifiņas, kas var bojāt to mirkli, kamēr tu ēdi, varbūt. Un es nesaku, ka visiem garšos te, ko es gatavoju, bet es vienkārši vairāk uz, kā es biju pieredzi gatavot un ēst Amerikā un tā. Jo te jau viss pārtika un viss var dabūt, kas ir nepieciešams. Vienkārši tas izpildīšanas veids, man liekas, tur ir, vai jāpamācās drus vairāk, vai tev ir pašam jāpagaršo tieši, ko tu patiešām gribi taisīt, lai tu var saprast to lietu no sākuma. Un tā, jā, un tad nolēmam tos amerikāņu, bārēdienas taisīt un tā. Un cik es saprotu, cilvēki ir kaut cik apmierināti. Un tā. Pa laikam dzird šo un to. Vai ir kaut kas tāds, ko tu saviem ēdieniem Latvijā vari pagrūti dabūt? Kādas garšvielas vai kaut kāda izdevība, kāda šķiņķa, specifika? Ir jau dažas lietas. Piemēram, te Latvijā kauj cūks savādāk. Tur vienkārši tie standi, piemēram, rības Amerikā, cūgai rības ir šitik liels. Te viņi vienkārši ir pierast, viņas griež šitā te. Bet tirgu, kur es pārsvarā iepērkos, tev ir komunikācija ar tiem pārdevējiem. Es vienkārši atnāku ar savu smieklīgo latviešu valodu un ar cūkas bildi. Es gribu šito daļu. Vai es gribu ribiņas un es gribu, lai viņas ir šitik liels, un tad viņas tev uztaisīs. Bet tur ir drus jāpačakarējās, tev ir jāzina, ko tu gribi un tā. Bet, nezinu, pat pēdējos 5 gados, es domāju, pārtiks pieejamība ir tīri plaši izaugusi te Latvijā. Lietas, ko es atceros, es pats neesmu veģetārietis, bet man ļoti daudz draugi ir, viņa tofu bija ļoti grūti atrast 5 gadus atpakaļ. Tagad katrā Maksimā un Rimčikā un var tofu atrast un tā, un šitādas te lietas. Asās mērķis, kas man ir tāda aizrautība ar aso ēšanu vispār. Man liekas, Latvijā var tikai oficiāli kaut kādas 3 versijas dabūt, kad, Amerikā vai Eiropā kaut kādas 100 variantu no asām mērcēm un tā. Bet tos es vienkārši sarunāju draugiem, lai viņi atsūta no Amerikas un vai, kad vecāki brauc ciemos, lai viņi atved dažas pudelītes un tā. Jo tās pudeles tīri ilgst, jo nevar jau dzert tās asās mērķis. Tas ir tomēr, padara tabasko kā kečupu tāds mērķis, kas man interesē. Tā. Vai ir kaut kas tāds, ko tu neēdi? Nē, es vienmēr esmu bijis ar mieru visu, ko pamēģināt vismaz vienu reizi. Un man šausmīgi patīk skatīties visādas dokumentālās filmas par ēšanu, par Āziju un no Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas. Vienkārši vienalga ko par ēdienu. Un es vienkārši brīnos, un kad es redzu, ka viņiem kaut kas ir, ko es nekad neesmu garšojis, un pēkšņi sāks iekuloties, un es vismaz gribētu pagaršot. Es gribu no Filipīniem pagaršot to olu, kur ir gandrīz gatavs cālis, ko viņi cep, kur viss tur ir tas kraukšīgums no kauliņiem un kaut kādi spārņi tur un tā, bet tas ir tradicionāls viņiem ēdiens, kas saucās balut. Un tad tur ir durian augls, kas arī kaut kur no Āzijas, kad tu pārgriez viņu uz vidus un ir gandrīz tā kā kaut kāds krēmīgs viduts, kas smird ritīgi pēc vecām zeķēm, vai pēc zilā siera, kaut kas tam līdzīgs. Bet man zilais siers šausmīgi garšo, un tas ir tāds, vai tev šausmīgi garšo, vai tev ir, tu absolūti vienkārši nevar iet klāt.
Es noteikti neēst. Viena lieta, par ko es esmu tik daudz dzirdējis, ir Izlandē to, man liekas, haizivu taukus vai kaut ko viņi apglabā zemē nec cik mēnešus, un viņš pēc amonijas smaržo, un to it kā dzer līdzi ir šņabīt, un to es jau tādas šausmas stāsts par to esmu dzirdējis. Bet es labprāt, pārsvarā visu. Un kaut kāda, man liekas, viena lieta, ko es nedaru, mans piens negaršo. Es pienu nevaru dzert, bet es varu liet uz pārslām, es varu saldījumu ēst, skābais krēms man garšo, jogurts es varu ēst, bet pienu tāpat tās dzert, es absolūti vienkārši, es nezinu, kaut kas no bērnības, varbūt kaut kāda fobija vai kaut kas tāds. Vai tu piekrīti apgalvojumam, ka mīlestība vīrietim iet caur vēderu? Nē, es zinu, kā mīlestība iet caur kurienes iet, un tas tā nav vēdera, bet tas ir cits raidījums. Nē, es domāju, tas ir ļoti sens uzskats, manuprāt, jo ļoti daudz no maniem vīriešu draugiem, viņi visi gatavo ēst mājās, un pārsvarā mājās ir vismaz 50 uz 50, kurš gatavo. Es domāju, tās lomas vairs nav tik tā, ka sievietes ir vienīgās, kas gatavo ēst. Piemēram, manās mājās pirms es atvēru virtuvi, un kad es biju mājās pa vakariem ļoti bieži, es biju vienīgais, kas gatavoja ēst vienmēr. Un tagad sievai sanāk drusku vairāk, bet es domāju, tas ir vienkārši vecmodīga ideja. Un tā, jābūt gudrai sievietei, tā var tikt pie vīrieti. Izglītotai. Bet nesāpjiet, ir forši, ja 11. vakarā var fiks kaut kādas sautējumu uztaisīt, bet es domāju, vīrieši arī tāpat šajās dienās var to izdarīt. Un ļoti daudz tie dara. Vismaz man modernie draugi tā dara.